labvakar, labdien vai labrīt, nav svarīgi, bet kopumā mēs esam Kulinārijas apvienība Būrietis. Tātad šodien mēs gatavosim kaut ko īpašu, šodien mēs taisīsim Subway stila sviestmaizi, bet ar latgalisko piesitienu. Kas mums šodien būs vajadzīgs? Protams, pašā pamatā būs maize. Tātad pēc tam mēs, protams, būs vistas filē, ko mēs kārtīgi apcepsim. Dažāda veida dārzeņi, tādi kā kukurūza, salātu lapas, protams, nedaudz pieliksim asumiņa, būs pipari, marinētie gurķīši un būs arī olīvas, kas nedaudz pieliks kaut kādu pikantumu arī. Un, jā, protams, maltie pipari, sāls un, protams, kāda ļoti laba mērcīte. Domāju, ka jums garšos. Tātad, maize mums jau ir gatava. Kā redzat, mēs jau paspējām, vai kāds paspēja viņu sagriezt, kā grāmatiņa kopumā. Domāju, ka sākumā mēs paņemsim, apcepsim vistu uz mūsu panniņas, kā saka, ar sirdi un dvēseli un no latgaļas. Jā. Un tad mēs pamazām visu saliksim. Jā, būs arī čedras siers, ko mēs arī pēc tam, kā saka, liksim viņam nedaudz, kā saka, izkust uz maizes, un tad mēs saliksim vistu. Un jā, un tad es domāju, ka mums būs produkts gatavs. Es domāju, ka būs garšīgi, un tad skatīsimies, kas mums sanāks. Tātad, mēs sākam bliest, un tagad mēs sacepsim vistu. Sākumā uzbliezīsim pannu, sasildīsim. Nepadomājiet, ka mēs te montējam Holivudas filmu. Mēs esam parasti zēni no vietējā pogosta, kā es saku. Mēs tagad sāksim nedaudz apcept to filēju. Tad skatīsimies tālāk. Es ceru, ka mums viss sanāk. Tagad mēģināsim viņu salikt, lai tas viss cepjās. Tā, un tagad, kamēr viss te cepjās, mēs pieliksim nedaudz, kā saka, sāksim nedaudz piebāzt maizi un pievienosim mūsu sarīvēto čedra sieru, un pēc tam tad pamazām, step by step, solīti pa solim, tad sāksim likt arī visu pārējo. Vajag sagriezt bišku tās olīvas. Lai mums tas viss būtu. Starp citu, viņas ir ar citronu. Baigi garšīgi. Un tagad mēs liekam to gaļiņu visu iekšā. Viņa jau izskatās atsapusies. Tā kā mēģināsim to visu turpināt. Tātad šis ir svarīgais brīdis, kad mēs liekam gaļu uz sieru un iekšā maizē. Un paņemsim visu to, saliksim kopā un ieliksim krāsnī, lai tas viss sasilst. Labi, mēģinās. Un mēs tagad pievienosim mūsu siltajai maizītei ar vistu kukurūzu. Tā kā mūsu kukurūzas bērni jau ir gatavi, tā kā mēs mēģināsim visu to salikt kopā. Jā. Tā. Negan tie pipari. Labi, pieliksim klāt piparus. Tātad tas viss būtu paukšu. Kāpostu salātu, labs ķīniešu salātus. Lai tas viss mums, kā sakās, turās. Daudz jau nevajag, jums vēl daudz, kas ir priekšā. Tā, un tagad pieliksim nedaudz olīvas. Tā. Tagad pieliksim tomātus un sīpolus. Tad paskatīsimies tā. Mēs visu liekam, visu skaitu liekam, bliežam. Tagad var izpausties. Mēs varam, kā saka, tas ir gandrīzais pēdējais štriks visam, pāri visam, bet būs vēl viena kaut kāda odziņa. Pieliksim klāt mūsu kaut kādu mērci, nevis kaut kādu, bet garšīgu. Tagad skatieties.
odziņa pāri visam mūsu pipargurķīši. Pamēģināsim viņus sagriezt un salikt visu pa visam, un tad būs klaks un būs gatavs. Nu jā, mūsu galadarbs ir galā, finally. Tagad redzat, es domāju, rezultāts ir labs un būs arī garšīgi. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, noskatījāties visu līdz galam. Jā, vēl jums visu to labāko un līdz tikšanās reizei nākamajai.